Labdien visiem! Mani sauc Mihails, un šodien mums ir otrā sērija par maršrutizāciju AWS tīklos. Iekšējo VPC maršrutizāciju un starp VPC. Pirmajā video es pastāstīju par visu, kā var maršrutizēt trafiku AWS tīklos gan viena VPC ietvaros, gan starp VPC. Mēs izskatījām scenāriju ar VPC peeringu starp VPC, mēs izskatījām scenāriju ar VPC peeringu starp vairākiem VPC, mēs izskatījām scenāriju, kā būtu labi, ja mums ir vairāki VPC izmantot transit gatewayu un caur to veikt centralizētu trafika maršrutizāciju. Mēs izskatījām variantu, kā transit gateway strādā paralēli ar VPC. Mēs apskatījāmies, kā VPC peerings strādā starp reģioniem un apskatījāmies arī, kā strādā maršrutizācija starp reģioniem, ja mēs izmantojam transit gatewayu. Kas mums ir palicis, ir variants, kad mēs negribam vai nevaram izmantot pašu AWS servisus trafika maršrutizācijai, un mēs gribam atnest savu risinājumu. Vai nu paši izstrādātu, vai kaut kādā trešā vendora pārbaudītu pasaulē atzītu risinājumu. Piemēram, Cisco, Checkpoint, Palo Alto, FortiGate, Sophos vai pat mūsu vietējais Mikrotiks. Visus šos risinājumus, ja mēs vēlamies, mēs varam izmantot, lai maršrutizētu trafiku AWS tīklos. Un lai darītu to gan viena VPC ietvaros, gan starp VPC. Kam tas varētu būt vajadzīgs? Pati pa sevi tā maršrutizācijas funkcija šāda kontekstā varbūt nav tik svarīga, bet ko mēs varam panākt, ja mēs ieviešam maršrutizāciju starp trešās puses risinājumu, jeb tā saucamo middle box, kā to sauc AWS. Mēs varam panākt to, ka mēs savācam visu trafiku kaut kādā virtuālajā iekārtā, kurā mēs gribam izmantot trafika filtrēšanas iespējas. Kaut kādas advancētas, anomāliju atklāšanu, IPS, vienalga kaut ko tādu, ko mēs esam ierāduši darīt savā on-premises vidē, un mēs gribam to vai nu pārcelt uz AWS, vai arī mums ir hibrīds risinājums, un tajā mēs gribam veidot identisku vidi AWS pusē, un tas nozīmē arī palaist šo te trešās puses risinājumu AWS tīklā. Un, kā teicu, lai visu trafiku dabūtu uz šo te iekārtu, lai mēs varētu caur to iekārtu arī filtrēt, mums vajag pārkārtot maršrutizāciju. Aizvietot lokālu iebūvētu AWS maršrutizāciju ar savu. Nu tad, kā tas strādā? Mēs jau kādu laiku skatāmies uz šo schēmu. Šeit man ir dzeltenais kvadrātiņš, tā ir EC2 instancē. Visi šie trešas puses risinājumi, viņi būs mums no AWS puses izskatīsies kā EC2 instancē. Parastā virtuālā mašīna. Lai viņi varētu strādāt, protams, kā viņai ir kaut kāds vismaz viens tīkla interfejs, kaut kāda tīkla. Te parādās pirmā obligāta prasība. Ja mēs gribam izmantot šo interfeisu, lai caur to saņemtu trafiku, lai šis middlebox saņemtu caur to trafiku, mums vajag, lai šīs interfejs un līdz ar to arī middlebox atrodas atsevišķā, nevis izolēta, bet atsevišķā subnetā. Ja šajā subnetā atrodas citas EC2 instances, viņas, protams, var strādāt, bet mēs nevarēsim rūtēt to instanču trafiku
starp šo middlebox. Tāpēc kā middleboxam mums būs vajadzīgi savi maršruti viņa subneta un instancēm, kurās sūtīs trafiku tam middleboxam vajadzēs savus maršrutus. Kā mēs redzam šajā piemēra? Subnetā, kur dzīvo middlebox, viņam paliek standartā maršrutizācijas tabula, kur viņa VPC adrešu apgabals ir local. Savukārt, tiem subnetiem, no kuriem mēs gribēsim trafiku rūtēt uz mūsu middlebox, mums vajadzēs norādīt, ka lokālais trafiks iet nevis uz local, bet uz konkrētu tīkla interfeisu, Elastic Network Interface. Tas ir tās interfejs, kurš ir saistīts ar mūsu middlebox. Ja mēs gadījumā gribam pieslēgt vairākus VPC, tas nozīmē, ka mūsu middleboxam jābūt tīkla interfeisam arī tajos VPC, arī subnetā, kurā neatrodas citas instances. Tā, lai arī tajos subnetos mums ir standarta maršrutizācijas tabula, bet savukārt tajos subnetos, kur mums dzīvo citi interfeisi, lai mēs varētu norādīt, ka trafiks lokālais vai uz citu VPC iet caur šo te Elastic Network Interface. Tā ir galvenā prasība – atsevišķie subneti. Otra svarīga lieta, par kuru ir jāatcerās. Salīdzinājumā ar AWS iebūvētu maršrutizāciju, kā es pirmajā video teicu, tie neredzamie VPC rūterīši, kuri rūtē subnetu trafiku, viņi ir neatkarīgi no availability zonas. Viņi ir reģionālie. Līdz ar to, ja mums pazūd kāda availability zona, ja ar to availability zonu mums pazūd kaut kāds subnets, kurš ar to availability zonu ir saistīts, bet citi subneti mums turpinās strādāt un maršrutizēsies gan savā starpā, gan arī ar citiem VPC, ja nu mēs izmantojam VPC peeringu vai transit gatewayu. Ja mēs gribam pasargāties no availability zonas nepieejamības, un te kārtējo reizi vajag paskaidrot, ka availability zona tas nav viens datu centrs. Availability zona sastāv no vismaz 3 datu centriem, kuri savstarpēji aizvietojami. Ja gadījumā pazūd viens datu centrs, nu tā kā, piemēram, jūsu on-premises datu centrs, tad tas neietekmē pieejamību, jo visi resursi automātiski pārstartējas uz atlikušiem resursiem 2. un 3. datu centrā. Starp availability zonu redundance mums ir vajadzīga tad, ja mēs gribam pasargāties no situācijas, ka visi 3 datu centri nav pieejami kaut kāda iemesla dēļ. Un tad mēs gribam pārslēgties uz citu availability zonu, kas atrodas, ja nemaldos, vismaz 100 km attālumā no pirmās availability zonās. Ja mums visi resursi jau ir uztaisīti un paredz šāda veida pieejamību, tad mums jādomā par savu middlebox, jo viņš, kā jau EC2 instancē, viņš dzīvos kaut kāda viena availability zonā. Līdz ar to, ja mēs gribam panākt augstu pieejamību savam trešās puses risinājumam, mums jādublē šis middlebox uz citām availability zonām. Nu, vismaz uz vienu. Un tad paredzēt, kā mēs pārslēdzamies no viena uz otru gadījumu, ja viens nav pieejams. Vai arī varbūt ne tāpēc, ka viņš nav pieejams, bet mums viņu vajag upgradeot, jo tas taču nav managed service. Mums viņu jāpieskatā, jāpačo, jāseko līdzi jau ražotāja labajām praksēm, kā palaist viņu risinājumu AWS tīklā. Vai nu viņam ir savs kaut kāds veids, kā tiek nodrošināta trafika pārslēgšana, vai arī mēs izmantojam AWS piedāvāto Gateway Load Balanceri, kurš ir arī domāts kā viens endpoints,
aiz kurā sēž virtuālas iekārtas, middleboxi, uz kuriem viņš balansē trafiku atbilstoši definētajai politikai. Vēl viens trešais, ļoti svarīgs. Ja jūs lasīsiet AWS dokumentāciju par middlebox palaišanu, tajā jūs netradīsiet, ka, lai viss strādātu, ir jāliek viens parametrs tā EC2 instancei, kura jums veidojas, ka jūs palaižat trešās puses middlebox risinājumu. Tas settings saucas Source Destination Check. Tie, kam ir pieredze strādājot ar VMware virtualizācijas risinājumu, jūs droši vien kaut kāda brīdi esat sastapuši pie virtuālo tīklu konfigurācijas parametru, kas saucas Promiscuous Mode. Un kas zina, kas nezina, ko tas dara, tas ļauj virtuālajai mašīnai saņemt trafiku, kas nav adresēts viņai. Respektīvi, hipervizors, protams, redz visu tīkla trafiku, kas tiek sūtīts, un viņš skatās pēc pakešu headeriem, vai šīs trafiks iet uz virtuālo mašīnu ar šo MAC adresi un IP adresi. Un ja viņš pamana, ka nē, tad viņš nepiegādā šo trafiku tai virtuālai mašīnai. Un promiscuous mode nozīmē, ka mēs speciāli ļaujam virtuālajai mašīnai to trafiku saņemt. Vai nu mums tur ir kaut kāds tīkla sniferis, analizators, vai līdzīgi kā šeit, maršrutētājs, firewalls. Un parametrs, kas saucas Source Destination Check, AWS vidē dara to pašu. Pēc noklusējuma Source Destination Check ir ieslēgts, un ja mēs gribam, lai mūsu palaistais middlebox saņem svešu trafiku, mums vajag atslēgt šo te čeku. Tas ir svarīgi. Kā es teicu, par middlebox dokumentāciju tas nav minēts. Tas ir minēts citā dokumentā, kas aprakstā kaut kādu pakešu analizatoru palaišanu, un tur viņš ir pieminēts, bet ne par maršrutizāciju. Tas man aizņem kādu laiku noskaidrot, kad es pirmo reizi testēju šādu arhitektūru. Es nevaru saprast, es visu izdarīju tā, ka vajag. Kāpēc tu nestrādā? Un tad noskaidroju, kāpēc, un kopš tā laika, es pats atceros, jo katru reizi es atceros šo te parametru likt. Ja atceros, tad viss labi. Tad viss strādā. Ejam tālāk. Teoriju es tikko pastāstīju. Tagad laiks parādīt. Kur mūsu jau pazīstamās EC2 instancēs, tādas pašas, kā mums bija pirmajā video, tas pats Londonas reģions, tukšs, nav te jau nekādu ne VPC peeringu, ne arī transit gatewayu. Mašīnas rūtējas, izmantojot pašu VPC rīkus, un rūtēs tikai viena VPC ietvaros, ne starp VPC. Lai pārliecināties, mums vajag atvērt VPC konsoli un noskaidrot, ka subnets, kurā mums sēž VPC 1 public, maršruti ir lokālie un ir defaultais gateways uz internet gatewayu. Subnetam, kur sēž VPC 1 privāta mašīna, ir šāda maršrutācijas tabula, kurā arī ir lokāla. Tad mums ir VPC 2 publiskais subnets, šīs, kur arī viņa subnets ir lokālais. Tad kā testu mēs izmantosim šo virtuālo mašīnu. Mēs uz viņu arī ielogojamies tagad caur Cloud Shellu. Lūdzu atjauno manu sesiju. Un if config 151,
115. IP adresē. Es uztaisīšu double check. Jā, šī ir virtuāla mašīna. Un mēs varam notestēt, kā no tās mums pingojas virtuāla mašīna cita subneta, tajā pašā VPC. Sākam ping, Ctrl-V, pingojas. Ļoti labi. Pārbaudām, vai man nepingojas virtuāla mašīna no otrā VPC. Es būšu pārsteigts, ja viņa pingojas, jo nevajadzētu pīringu nekādu. Nav, yes, tieši tā, nekas nepingojas. Tagad mēs gribam palaist trešas puses maršrutizatoru. Un kā piemēru, es tieši šodien priekš jums palaidīšu mikrotīklu. Cloud Hosted Router. Tu man te devai strādā. Man pret tevi dziļu jūtu nav. Es tevi izdesīšu pēc pusstundas un būs jauns rūteris. Kā to izdarīt? Man jau ir uztaisīta testa subskripcija AWS Marketplace'ā. Līdz ar to es varu viņu palaist. Lai viņu palaist, es izvēlos, ka es viņu palaidīšu vienkārši kā EC2 instanci, nekā service kataloga itemu. Un es gribu viņu palaist no EC2 konsoles, nevis no Marketplace konsoles, tīri tā, lai es varu pārbaudīt visus EC2 instances parametrus, kurus man piedāvā AWS, lai nekas nepaliek pēc noklusējuma. Nu tad saku launch from EC2. Tātad, kā es viņu nosaukšu? Es viņu varu nosaukt vienkārši mikrotik London, bet, protams, pareizāk viņu būtu nosaukt, ja es viņu gribu palaist, piemēram, 2A availability zonā, tā kā viņš man ir tajā availability zonā, tad es viņu varētu tā arī nosaukt. Piemēram, mikrotik London 2A, tā, lai zinātu, kur viņš atrodas. Es šodien nelaidīšu HA nekādus slēgumus, es palaidīšu vienu, lai parādītu arhitektūru. Tad mums image jau te ir pieslēgts pareizais. Es gribu, lai viņš strādātu, jā, te 2 mikromander. Viņš būs bez maksas. Haha. Key login pair. Izmantojam to, kas ir visam instancēm. Tā, tagad svarīgi. Network settings. Vajag izvēlēties pareizo VPC. Tas ir VPC 1. Subnets. Kā es teicu, vajag izdalītu subnetu, un priekš tā man ir uztaisīts viens tāds subnets, kas saucas Router VPC1 ar IP adrešu apgabalu 10.0.3.2.0. Izvēlamies viņu. Man būs vajadzīga publiskā adrese, lai es varētu pieslēgties pie tā mikrotika un viņu pārvaldīt. Es atļaušos izmantot esošu security grupu, kur man ir atļauts viss trafiks, tā lai parādītu maršrutizāciju, nevis drošības features, kā es pirmajā video arī teicu. Tas ir tikai priekš demo, man ir šāda diezgan brīva drošības politika. Jā, disks paliek tāds, kāds ir. Ok. Ar to es spiežu launch instance, un kādu laiciņu man vajadzēs pagaidīt. Pa to laiku, kamēr es gaidīšu, es šeit palaidīšu atkal pingu uz mašīnu cita subnetā un sakārtošu maršrutizācijas tabulas. Tā, ka tīkla interfejs šīm mikrotikam man jau ir izveidots. Vienīgais nav vēl noinicializējusies mašīna. Bet maršrutizācijas tabulas varēšu pamainīt. Tad, ko es daru? Es atrodu publisko maršrutizācijas tabulu, saku edit routes, un šitā lokālajā maršrūtā es norādu, izvēlos instance un norādu mikrotika. Pēc būtības maršrūts norādīs uz interfeisu. Instanci es izvēlos tikai šeit, tā, lai ir ērtāk izvēlēties konkrētu
instance, nevis meklēt pareizo interfeisu. Es pasaku instance, Mikrotika London. Saglabāju izmaiņas un uzreiz, kā redzam, AWS man te iebaro kā targetu ENI, Elastic Network Interface. To man vajadzēs manuāli taisīt tad, kad es taisīšu interfeisu VPC 2, jo pati instance tur neatrodas, tāpēc AWS konsole viņu arī neredzēs pareizajā VPC, un vajadzēs manuāli likt interfeisu. Bet mēs esam izveidojuši maršrutu viena subnetā. Mums vajag to pašu maršrutu izveidot otrajā. Tam otram subnetam man atbilst maršruts tabula private 2. Routes, saku to pašu, instance, norādu uz Mikrotika. Tāda paša veida, ja man te būtu citi maršruti, citi tīkli, kas atrastos aiz tā Mikrotika, vai, piemēram, es defaulto maršrutu gribētu caur viņu sūtīt, es to izdarītu analoģiski tāda pašā veidā. Maršrutu norādu destination, target iet uz instance. Un tad es saglabāju, un mums arī aizvietots ar ENI. Nu tad maršruts uz Mikrotiku man ir. Tagad, ja es nemaldos, Mikrotikā nekādi firewalli pēc noklusējuma nav ieslēgti. Tas nozīmē, ka tikko viņš palaidīsies, trafiks neies. Tāpēc, ka atceramies to parametru. Tas nozīmē, ka tagad man pings stāv un nekas te nenotiek. Tāpēc, ka viņš mēģina sūtīt trafiku uz to tīkla interfeisu, aiz kurā sēž mūsu Mikrotiks, kurš mums pagaidām neko nemaršrutizē. Ejam tad skatāmies, kāda statusā viņš mums ir. Viņš ir palaists. Tagad, lai saprastu, ko man ar viņu darīt tālāk, man vajag atgriezties uz Marketplace, atrast savas subskripcijas, atrast Cloud Hosted Router un paskatīties Usage Instructions, kas vienmēr parāda, kas jādara, lai pirmo reizi varētu izmantot šo te vienalga, ko mēs palaižam no Marketplace. Un tad mēs te redzam, ka sākumā vajag pieslēgties pie viņa uz SSH, un tāda blā, 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 iestatīt paroli, un tad pēc tam es varu pie viņa pieslēgties ar Winbox. Super. Tad es šeit to pingu apstādinu un eju uz burvīgo Mikrotiku šitā. Vienīgais, ka mums tur nav nekāds rūts, rūts tur arī ir, bet mums nav viņam pieeja. Mums vajag slēgties ar admin, kas ir Mikrotika administratorā konts. Slēdzamies ar admin, es gribu pieslēgties tā. Uzreiz jāievada jauna parole. Labi. Ierakstam visdrošāku paroli pasaulē. Visdrošāka parole ir tāda, ko pats nevar atcerēties. Parole ir mainīta. Tā, šeit es izeju ārā un atkal palaižu pingu, ko es tur pingoju, šo es tur pingoju, jā. Ping šitā IP adresē. Protams, es esmu Mikrotika. Atvainojos. Un kā redzam, no Mikrotika man jau viss pingojas. Bet man vajag iziet. Kā tur bija Mikrotika Ctrl+D. Yes! Un man vajag pieslēgties atpakaļ pie savas instances. Yes! Un no tās man vajag pingot. Jā, tieši tā. Tagad tā, mums Mikrotiks ir palaists. Parole ir
nomainīta. Maršruti ir arī samainīti. Man nav iestātīts viņam šīs te networking, change source destination check. Apstādināt source destination checking. Save. Ok. Parametrs saglabāts. Ko mēs redzam šeit? Hei, uzreiz aizgāja pings, bet šoreiz viņš iet jau caur mikrotiku. Nu tad mums ir laiks palaist Winbox un pie sava jaunā maršrutētāja rūtera pieslēgties. Tā. Vajag izkopēt viņam publisko adresi. Un slēdzamies ar admin un atbilstošu paroli. Connect. Super. Ko tam mēs redzam? Redzam vienu interfeisu. Ko mēs redzam maršrūtos? Redzam vienu pieslēgtu maršrūtu ar defaultu gateway uz 10.0321, kas ir defaultais gateway subnetam AWS pusē. Un te mēs varam saprast, kāpēc mikrotikam jāatrodas atsevišķa subneta. Tāpēc, ka, ja subneta līmenī mēs visu trafiku sūtam uz middleboxa interfeisu, tad arī trafiks, kas iziet no middleboxa uz lokālo tīklu, atgriežas uz middleboxa no AWS puses. Un tāpēc nekas nestrādā. Tāpēc tam trafikam, kas iet uz citiem subnetiem, jānokļūst uz to pašu gatewayu, standarta subneta gatewayu, un subneta maršrutācijas tabulai jāpaliek ar šo te lokālu maršrūtu savam IP adrešu apgabalam. Kas man vēl ir vajadzīgs? Droši vien es gribu paskatīties, kāds man trafiks tur staigā pa šo interfeisu, vai ne? Un te mēs redzam, jā, ka, ok, tur ir Winbox kaut kāds, bet mēs redzam, jā, ka mums ir ICMP starp šitiem diviem, pingojas tur viss. Ļoti forši. Šito arī paturēsim te kaut kur, lai redzētu, kas iet caur šo te mikrotiku un kas neiet. Tātad mēs esam uztaisījuši to, kā trafiks tagad iet starp diviem subnetiem vienā VPC ietvaros. Tātad mēs esam uztaisījuši šo te sadaļu ar VPC 1. Tagad, ja mēs gribam kaut ko pieslēgt no VPC 2, kas mums ir jāizdara? Jāizdara tas, ka mums ir jāizveido šeit interfejs un, respektīvi, trafiku. Iespējams, ka mēs negribam maršrutizāciju taisīt iekšējiem trafikam te, bet mēs gribam viņu norūtēt uz VPC. To arī izdarīsim. Tad mums vajadzēs 0.0.0.0.0/0 maršrūtu sūtīt uz šo te networka interfeisu, ko mēs izveidosim. Es izveidošu. Labi, atgriežamies uz AWS un šeit, piemēram, sākam pingot instanci no otrā VPC. Otrā VPC instancei, privāta adrese, ping, paste. Protams, nekas nepingojas, tāpēc, ka šobrīd abi VPC nav nekāda veidā savienoti. Tad es eju uz EC2 managementu, atrodu network interfaces un izveidoju network interface. Nosaucu viņu Mikrotik VPC2, ievietoju viņu VPC 2 subneta, kas saucās man router VPC2,
Viss standarta, jā, autosign, custom, un pievienoju viņu šai te security grupai, kur tur arī atļauts viss trafiks. Create network interface. Ok. Interface ir izveidots. Tagad man viņš jāpieslēdz ir manam mikrotikam. Saku, attach VPC 1 instancē Microtik London 2A. Attach. Ok. Ir pieslēgts. Tagad man vajag paturēt galvā, ka šitā network interface ID ir B03. B03. Tas nozīmē, ka maršrutizācijas tabulai, kas atbilst šai te instancei, kas ir VPC2 public, maršrutizācijas tabulai jānorāda, ka trafiks uz 10.0.0.0/16 tīklu rūtējas caur to interfeisu. Tad es atkal eju uz VPC maršrutizācijas tabulas, atrodu atbilstošu maršrutizācijas tabulu un pasaku, ka lokālais, lai paliek kā ir, mums tur nekā nav, es vienkārši pievienoju jaunu maršrutu 10.0.0.0/16 un gribu viņu rūtēt uz, kā es teicu, instancijas es nevarēšu norādīt, pēc kā pats mikrotiks man dzīvo cita, viņam primārais interfejs, viņam dzīvo cita VPC. Tāpēc man vajag norādīt network interface. Un network interface B03. Norādam, saglabājam. Tagad ko vajag izdarīt? Tagad mums vajag tajā subnetā, kur mums ir šī te instance, no kuras mēs taisam testus, mums vajag norādīt maršrutu uz 10.20 tīklu. Mēs ejam uz atkal maršrutizācijas tabulam, atrodam private 2 routes un pasakam. Es principā varētu, kā es teicu, es varētu arī 0.0.0 maršrutu uztaisīt un rūtēt pilnīgi visu uz mikrotiku, bet tā, lai man ir kaut kāda veidā simetriska konfigurācija, es tad rakstu 10.20.0.0/16 tīkls iet uz network interface. Te es varu norādīt instanci. Mikrotika. Save. Aha. Un tagad viņš saka, ka jā, instance ir pievienota vairāki interfeisi, tāpēc vajag norādīt konkrētu interfeisu. Damn! Tā, kur es taisīju interfeisus. Kurš man ir mikrotika VPC2 interfejs. Tas ir VPC2, man vajag šis ir VPC1 interfejs B137. B137, yes. Save changes. Beidzot. Tagad abi subneti rūtēs caur mikrotiku. Vai man ies pings? Nē. Tāpēc, ka šobrīd mikrotiks sēž atbilstoši schēmai šajos subnetos. Un viņš zina tikai par šiem diviem subnetiem, kas viņam ir lokālie. Īstenībā tur ir citas, man liekas, IP adreses, bet princips, jā. Mums vajag viņam pateikt, ka aiz šitā subnetā, aiz gatewaya tajā subnetā sēž arī citi subneti, kuros atrodas kaut kas. Tāpēc atgriežamies atpakaļ uz mikrotiku un starp citu vēl viena lieta jāizdara. Kā mēs redzam, maršrutu sarakstā, kāpēc man te nefigurē 10.20 tīkls? Tāpēc, ka
jā, es redzu otru interfeisu, viņš ir pievienots, bet, ja es aiziešu uz DHCP client, es redzu, ka man DHCP client ir uztaisīts, ir ieslēgts tikai Ether 1 interfeisam. Tātad mums vajag ieslēgt DHCP klientu arī Ether 2 interfeisam, lai viņš saņemtu IP adresi, ko AWS viņam piešķir. Un default rooti no šitā interfeisa mums nevajag saņemt. Apply, ok, un re, kur mēs redzam interfeisu. Un maršrūtos man parādījies vēl viens connected interface 10, 20, 32. Tas nozīmē, ka tagad man vajag pievienot maršrūtu 10, 0, 0, 0, 16 un pateikt, ka viss šis subnets, protams, ka tas šobrīd tiek iekļauts viņu defaultajā maršrūtā 000, kā redzam, ja tas iet uz gateway, visi nezināmie rūti iet uz gateway. Bet es tāpat viņu pievienošu. 10, 0, 3, 2, 1. Un es pievienu vēl vienu statisko rūti uz 10, 20, 0, 0, 16, un tas iet uz 10, 20, 3, 2, 1. Ok. Nu, kaut kā viņš dīvaini man viņu sakārtoja, nevis pēc masku garuma, bet pēc kaut kādiem saviem šitā jocīgi. Viņš strādā. Ui, jā, kāpēc? Šitā, nezinu, tāpat viņam 204 parādās, zem 20, tad 0. Kāpēc tu tā dari? Labi, vienalga, bet izskatās nesmuki. Labi, līdz ar to, tagad, kad visi rūti ir, arī manam pingam jāiziet. Aha, protams. Izrādās, ka ar šo settingu instancei, kad es viņu uzliku, tālāk tas settings šīs iet līdz interfeisam, kā mēs redzam. Un tā, ka es otru interfeisu pievienoju pēc tam, kad es viņu atslēdzu, tas nozīmē, ka otrais interfejs man nepieņem trafiku. Tas nozīmē, ka man vajag atrast interfeisu Mikrotik VPC 2 un viņam arī pateikt source destination check disabled. Save. Un kas pamainījies? Aizgāja pings. Es uzzināju kaut ko jaunu. Apsveicu ar to gan sevi, gan jūs. Tātad mēs tagad zinām, ka šis parametrs jāliek uz network interface, nevis uz instancēs. Hei! Bet labi, ja nopietni, ko tad mēs esam panākuši? Mēs visu trafiku starp diviem VPC un VPC 1 ietvaros maršrutizējam cauri mikrotiku. Lūk, tas arī bija pēdējais scenārijs, kuru es šodien gribēju parādīt. Paldies par uzmanību. Testējiet savus risinājumus AWS vai trešas puses. Galvenais, lai viss ir drošs. Ar to man ir viss. Ar labu nakti un adios!